Hello, mērnieki! Mums ir stonīgs robotizēta tahimetri R120 un R180. Kāda ir galvenā viņam atšķirība ir? Pirmais, R180 9,5 kg un R120 tikai 7 kg. Bet kāpēc viņš ir tik smags 180? Tāpēc, ka iekšā viņam ir magnetiskie motori. Tas nozīmē, ka viņš ir ļoti kluss. Savukārt R120 ir mehāniskie motori. Un viņš izdala bet visu laiku izdala skaņu pie rotēšanas, meklēšanas prizmas un tā tālāk. Vienmēr viņu dzirdēsiet un redzēsiet arī. Precizitātes ziņā R180 var būt ar pussekundīgo precizitāti, sekundīgo un 2 sekundīgo, bet R120 ir 1 sekundīgais un 2 sekundīgās versijas. Kontrolieri, protams, jūs varat izmantot jebkuru Androidu, kur iekšā jūs instalēt Cubase programmu, un tādā veidā jūs ar viņu tā kā savienojaties. Nākošais. Abām iekārtām ir long range Bluetooth, tā kā jūs redzat šeit augšā anteniņa, un šeit arī ir sānos, kaut kur te bija man, šeit ir antena arī. Long range Bluetooth, tātad 300 metri garantēti, bet ja jums ir kontrolieris arī ar long range Bluetooth, jūs varat viņu pagarināt līdz 500 metriem, 600, kā jau jebkurš long range Bluetooth. Iekšējā atmiņā R120 ir 64 GB un 32 ir R180. Abām iekārtām ir SIM kartes, tā kā jūs varat ielikt iekšā SIM kartīti un izmantot datu pārraidei, sūtīšanai un vēl citām lietām. Gribas YouTube mūsu kanālu paskatīties, arī droši varat redzēt, skatīties, kamēr gaidat savu klientu. Vēl, kas ir interesants varbūt saistībā ar GSM moduli, jo varbūt nākotnē būs iespēja viņu savienot ar GSM. Tas nozīmē, ka long range Bluetooth nemaz nebūs vajadzīgs. Un tad jūs, protams, varat strādāt pat kilometru attālumā no savas iekārtas, bet tas ir tikai nākotnē. Ekrāni abām iekārtām ir dažādi. Šeit ir TFT touch ekrāns, bet šeit ir LCD jau. Tā kā tur ekrāniņš ir bišķiņ interesantāks, viņam ir kvalitāte augstāka. Darbībās laiks ir R120 ir 5 stundas, R180 ir 6 stundas. Bet ir mainami akumulātori, jūs nomainiet, uzlādiet, 2 nāk komplektā. Un putekļu aizsardzības līmenis ir IP55, IP66. Principā tā bija tāda īsā tehniskā specifikācija par šīm iekārtām, kuru, protams, var izlasīt arī mūsu mājaslapā. Bet, ko es gribu izdarīt? Es gribu viņu tagad pieslēgt un parādīt reāli, kā skan R120 un superklusais R180. Un tad es eju Cubase programmatūrā. Programmatūra ir jābūt arī ieslēgtai gan iekārtā, un tādā veidā jūs savienojaties. Ja jūs neieslēgsiet Cubu, tad, diemžēl, nesanāks arī savienojums. Tā. Tagad varam noklausīties, kā strādā R120. Ļoti labi dzirdami motori, jo te ir motorizēti tomēr, mehāniski motori, līdz ar to mēs viņus ļoti labi dzirdam. Un tagad es pārslēgšos uz R180. Jāpagaid bišķiņ. Es saslēdzies ar R180 un nospiedu podziņu un tagad gaidu, kad viņš... Es viņu nedzirdēju. Vēlreiz. Viņam reāli tā kā no nākotnes skaņa. Vai ne tāda? Es nezinu, tuvāk ar mikrofonu pieešu klāt līdz sekundīti. Paņemšu savu mikrofonu. Tāda lūk viņam ir skaņa. Tātad ļoti ātra motora, īstenībā viņš griežās 180 grādu vienā sekundē. Tā kā 2 sekundes taisa pilnu apgriezienu, 360. Ļoti ātrs un, protams, arī ātrāk atradīs jūsu prizmu. Sekundi. Tā, lūk, ir tāda atšķirība ar tiem motoriņiem, kā mēs redzam, programmatūra, kā es jau teicu, Cubase, saslēdzās savstarpēji, bet kas vēl ir? Vēl ir iespēja izmantot one-pole solution. Tas nozīmē, ka jūs varat izmantot prizmu 360 un Genesis iekārtu. Tātad objektā iekrustojamies un ātri veicam mērīšanu. Darbība ir ļoti vienkārša un ātrā, to mēs parādīsim arī nākošais video, bet kas vēl ir atšķirīgs no tām 2 iekārtām ir transportēšanas kastes. Tātad transportēšanas kastes, lūk, izskatās šādi. R180
R120. Tā kā var strādāt arī no ekrāna. Ja jums ir nepieciešams, varat izmantot programmatūru, kas ir iekšā. Tā, op. Yes. Vai arī ar kontrolieri un strādāt attālināti. Divas iekārtas ir pieejamas. Ja ir vairāk jautājumu, droši rakstiet, zvaniet, sarunāsim. Atā.